Ministru prezidentei Evikai Siliņai Latvijas Olimpiskā komiteja pasniedza godarakstu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas olimpiskās kustības stiprināšanā un attīstībā. Evikai Siliņai, premjerei un partijai, kura ir tieši atbildīga par sportu vairāk kā 10 gadi, pēdējos 3 gadus vispār totāla kontrola, sporta apakškomisija, izglītības un zinātnes ministrs, atbildīgie ierēģi, tad valsts sekretārs sporta jautājumos, sporta departamenta direktors izvēlēts tieši vienotības laikā. Pati premjerministre ilgu laiku esošais izglītības zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks sporta jautājumos Edgars Pukīnskis bija tieši padomnieks Evikai Siliņai. Un izdarītā ir apaļa nulle. Pagājušā nedēļa sporta žurnālisti plaši diskutēja par to, ka iecerētā reforma, par to, ka tiks uzrakstīts jauns sporta likums, kas būtiski sakārtos prioritātes sporta jomā, noteiks iespējams jauna institūcija, kas atbildēs par sporta politikas vadību un tam līdzīgi. Šajā procesā nav noticis kopš 2022. gada vēlēšanām nekas. Mums ir nedaudz vairāk par pusgadu līdz vēlēšanām, un katrs cilvēks, kurš ir kaut nedaudz profesionāls politikas jomā, saprot, ka tas nozīmē, ka šajā 4 gadē, kad bija iespēja un pat nepieciešamība izdarīt ļoti daudz sporta jomai, izdarīts dienas beigās nebūs nekas. Bet Latvijas Olimpiskā komiteja šajos apstākļos, līdzīgi kā Krievijā vai kaut kur Vidusāzijā, viss, ko mēģina, nevis godīgi pateikt: mīļie politiķi, jūs esat bankrotējuši sporta jomā šajā 4 gadē, bet mēģina pielīst ar glaimiem, iedodot godarakstu par nozīmīgu ieguldījumu olimpiskās kustības stiprināšanā Evikai Siliņai.